Šis ir pirmais podkāsts, kādu es taisu, kas ir nice. Un šodienas pirmais viesis ir Einārs Landsmanis. Un mēs šodien parunāsim par freeski un snowboardu, kas notikās pagājušajā gadā, kas notiksies šogad. Tāds īsts ieskats, kur ko meklēt un tālāk. Tā varbūt sāksim Einār iepazīstināt sevi. Čau, sveiciens visiem, te Einārs Landsmanis. Priecājos, ka tu man uzaicināji, saprotu, pirmais viesis, ja? Pirmā sērija, pirmais vispār atklāšanas šovs. Apsveicu tevi ar šo podcastu, ceru, ka viņš augs un attīstīsies un būs labs rīčs. Un cilvēki tiešām ieklausīsies, bet droši vien arī atkarīgs no tā, par ko mēs runāsim un kā mēs runāsim par to. Tāpēc jāparunā par daudzām dažādām lietām, par pagājušo sezonu. Vispār mēs varam nedaudz ieskatīties droši vien arī vēl senākā pagātnē, tādā tā kā īsā cauri skrējienā, caur iepriekšējiem gadiem, jo tas viss novada pie tā, kas arī šobrīd notiek, un arī tad, kādi ir tie attīstības plāni un kas vispār notiek, kādi jaunie talanti un tā tālāk. Jā. Priecāšos parunāt par šīm lietām, un vienmēr patīk parunāt par slēpošanu. Slēpošanu, jā. Pirmā tēma, kāpēc ir slēpošana, jo tikai ir pilnīgs off-topics, ir vasara sākās, bet mēs runāsim par slēpošanu. Ir tas, ka es pats sāku snowot. Tā kā varbūt jūs man vairāk zinat no riteņbraukšanas, bet īstenībā pats sākums meklējums ir snowboardā, kas bija pareiķinājis šogad. Tas ir 24 sezonas es snowboju no 8 gadiem, kas ir. Labs, tas ir ļoti labs rezultāts. Jā, tāpēc arī slēpošana, snowboards ir tuvu sirdī. Un arī ar filmēšanas lietām esmu vispār, kuras iepazinu Eināru. Bija, manuprāt, Edim uzjautāja, vai nē, Santa, es pazinu Santu, un es uzjautāju Edim, vai es varu filmēt Odas filmu. Man liekas, pirms tam mēs īsti nebijām pazīstami pirms Odas filmas, baigi īsti mēs. Man šķiet, ka es zināju tevi no kaut kādiem downhilliem, kuros es jau biju bijis laiku pa laikam un tevi pamanījis. Jo tu jau darbojies tajā video, un es biju bijis visos tajos 333 pasākumos, kur tu arī lēkāji pa dirtiem taču. Un tas jau bija vēl pirms Odas arī laika, jā, pirms Odas filmēšanas. Jā, un tad jau mēs jau bijām. Mēs bijām, bet mēs nebijām tik tuvu palikuši, kā mēs esam tagad, par cik mēs braukājam daudz uz kalnu kopā un pasākumos arī es tev paaicinu kādreiz un tu palīdzi un vienkārši mēs esam kopā pasākumos. Jā, tas ir tāds 20 vairāk gadi un viss tās forši. Un tā kā man filmēšanas lietas, tās arī bija liels projekts, kurus sāka vairāk pusēt ar Skilminati un visi viņiem. Tā kā var Odas rekordlinks būs, ar Odas traileri var apstīties, kaut ko īstenībā varbūt mēs varam noskatīties. Jā. Mums jāatstē vispār, kā mums šis viss ir. Pirmais podcasts notiek testi par to, kā viss vispār notiek un kā vislabāk parādīt to, ko mēs vēlamies parādīt. Jā, tā, skatāmies. Šis, protams, ir gadus. Mums bija kaut kādas 3-4 gadus filmēšana notikās šim visam. Mēs bijām iegājuši jau 7. gadā, principā, un tā kā 7. gada beigās mēs nodevām šo projektu publiskai apskatē. Jā, es gāju studēt un brīvajā laikā vakaros arī iet filmēt. Jā, šis viss studijas darbs bija tāds kaut kāds jauns arī izaicinājums visai komandai, jo mēs kā komanda neko tādu nebijām darījuši kopā. Jā, mans pienesums sarunai studijās, telpa visi varēja sabūvēt sēt. Jā, tas sēta būvēšana arī bija labs piedzīvojums. Bet tik īsā laikā, tas tā kā, man liekas, pat priekš filmēšanas standartiem, diezgan īsā laikā viss notika. Šis te devītnieks Emīla Ozoļņa pāri, arī tādēļ ir vērts noskatīties Odu, lai redzētu to triku. Jā, tā kā es personīgi vairāk iepazinu Eināru ar visu savu šādu projektu. Jā, Oda filma ir noteikti dziļāku nozīmi. Un katrs var, protams, atrast kaut ko savu. Un kas ir arī labā mākslā, es uzskatu svarīgi, lai ir tā iespēja katram interpretēt pa savam un atrast kaut kādas savas lietas. Un tā arī notika īstenībā. Arī mēs par Odu parunājam, kad pēc filmas mums nāca cilvēki klāt. Un katrs cilvēks tā kā izstāstīja kaut kādu savu to redzējumu par filmu, vai filmas kaut kādām epizodēm, vai par tiem
kaut kādām metaforām, kas bija tajā filmā ietverts. Un tas bija tik interesanti, par kurām mēs paši nebijām aizdomājušies. Tas bija ļoti, ļoti interesanti. Tāpēc mans uzskats ir, ka šī filma ir tāds labs mākslinieks pienesums arī. Tāpēc ir vērts noskatīties arī cilvēkiem, kam varbūt slēpošana nav tā interesantākā lieta un tuvākā, bet grib noskatīties tādu interesantu latviešu darbu. To droši. Filma viela pārdomām ir. Labi. Tas ir tā, kā mēs ātrais introductions. Ko es daru, ko Einārs dara, un viņš tā kā vairāk pa skiingu, es vairāk pa video, pa to visu, bet patīk braukt uz kalnu. Un tātad lecam iekšā uzreiz sezonas kopsavilkumā. Kas mums vispār šogad ir bijis noticies iepriekšējā ziemā, tagad ir pavasaris. Kas ir noticies, kādas ir bijušas sacensības, kur mēs varam meklēt informāciju par to? Jā, tātad visu informāciju par sacensībām var meklēt Latvijas slēpošanas federācijas mājaslapā. Tur arī ir kalendārs un pirms kādām sacensībām ir infoski.lv vai arī ski.lv. Patiesībā jaunais domēns ski.lv. Tas vecais vēl joprojām tā kā eksistē un tad viņi saplūst vienā. Lūk, tur ir arī kalendārs, kur var to redzēt, kādas sacensības var organizētas. Mēs esam vēl iesaistījušies arī ārzemju sacensībās. Ja mēs ejam cauri tam gada kalendāram, tad starts sacensību sākums bija decembra pašā sākumā ar Mad Winter Rail Jam, kas bija līdz šim mūsu lielākās organizētās tāda veida sacensības pilsētvidē. Rail Jams, jeb zem Starptautiskās slēpošanas federācijas kalendāra. Šis disciplīnas nosaukums šobrīd ir Rail Event. Un mēs arī organizējām FIS kalendāra sacensības. Un tas bija diezgan tāds labs izaicinājums, kaut kas pilnīgi jauns, lielā estakāde, iebūvēt iekšā Gerogames kolizejā. Viss ir uztaisīts tā, lai skatītājiem būtu pēc iespējas ērtāk un foršāk redzēt, gan uzejot no augšas skatīties, gan no lejas skatīties no dažādiem perspektīvām šo braucēju performanci. Viņi izpildītos trikus uz tiem slaidiem, pipeline, trubām, caurulēm un reiliem. Un tas bija tāds ļoti labs starts sezonai, uzreiz tāds liels pasākums, kā pirmais pasākums, ko mēs norganizējām. Veiksmīgi izdevies. Pirmais uzreiz, kas šaujās prātā, tas bija tāds saldējs, jeb putekļu modziņa tā augšā, kad bija ieradušies divi somu braucēji, kas bija ļoti labi arī skieri, Juho un otru džeku vārdus aizmirsu. Ir arī internetā vlogs atrodams no viena, kaut kad redzēju, interesants tipiņš. Jā, viņiem ir savu vlogu, Juho taisa savus vlogus, un tas džeks ir arī šī gada X-Game Knuckle Hakā izcīnījis bronzas medaļu. Principā mēs jokojam, ka viņš tā kā uzreiz uzvarēja pie mums sacensības, un nākamās sacensības, kurās viņš piedalījās, viņš X-Game'os bronzas medaļu izcīnīja. So diezgan nice. Lūk, jā, tas bija ieskrējiens, tad uzreiz nākamajā nedēļā mēs visi devāmies uz Lietuvu, uz indoor arēnu, jeb Snova arēnu, kas ir Lietuvā Druškaninkos, kur ir slēpošanas trase un arī snowparks, kurš tieši uz to sacensību laiku tur tiek palielināts un uztaisīts nedaudz labāks. Un tur notika interesanti ļoti vienā dienā, uzreiz 3 sacensības. Ir slopestyle, big airs un arī rail events. Tu uztaisīji vienu braucienu pa kikeri, izlecienies pa kikeri, vai 2 reizes izlec pa kikeri. Tas rezultāts aiziet gan uz big airu, gan uz slopestyle. Tad tu izbrauc 2 reizes pa railiem, un tas rezultāts aiziet gan uz slopestyle, gan uz rail eventu. Un tādā veidā tu nobrauc 3 sacensības, kas ir priekš tiem, kas krāja tur punktus, FIS, lai tiktu valsts izlasēs iekšā. Tas Rail Jams, šitais Grušņikās arī bija FIS. Jā, tas arī viss bija FIS kalendārā, un lietuvieši mūsu gadu no gada jau vairākas sezonas aicina mūs organizēt tieši mūsu organizatoru komandu. Tāds labs potenciāls uz priekšdienām attīstīt. Jo FIS ir punkti, ir vajadzīgi, lai tu piedalītos olimpiādē un pasaules kausos. Savāds punkts, un viņš tajā sacensībās jau var dabūt, un tas ir, tu jau var startēt uz lielajām, savākt punktus, braukājot arī pa mazajām sacensībām, tu var savākt daudz punktus, lai tev nav jābrauc uz lielajām baigi to arī. Jā, un tas FIS tiešām ir tā sistēma zem FIS, Starptautiskās slēpošanas federācijas, ir ļoti labi izstrādāta priekš mums kā mazās nācijas, mazās slēpošanas nācijas, jo mēs organizējot visas tās FIS sacensības, ja tās ir zem FIS kodeksa,
tad mēs iegūstam nākamajā sezonā dotāciju no FIS, lai mēs atkal varam turpināt attīstīt sporta veidu. Un, principā, jo vairāk mēs sacensības saorganizējam, jo vairāk finansējumu mēs arī iegūstam no Starptautiskās slēpošanas federācijas. Bet, protams, ir jābūt tam līdzvērtīgi, jo tā summa nav tik ļoti liela pret sacensību organizēšanu. Ja tu organizēt gribi lielās kaut kādas sacensības, tev tāpat vajag atsevišķo sponsorus klāt un tā. Bet tā nauda ir ļoti svarīga, lai vispār varētu būt pamats, uz kā izdzīvot un attīstīties mūsu freestyle slēpotājiem un snowboardistiem. Jā, un tad, cik sacensības gadā ir? Jo var to droši darīt, sacensības būtas. Katru gadu notiek viņas. Nevajag nekad baidīties, kad nav ziema, bet sacensības viss notiek, pasākumi ir, var iet un darīt. Un cik ir sacensības gadā tāds mums Latvijā? Tad sanāk, tas bija pirmais posms Medvinter, otrais Lietuva. Trešais posms, kas notika Baltijā, bija paredzēts Eiropas kausa Igaunijā, Munakā. Pirmo reizi Igaunijā Eiropas kausa Big-Air disciplīnā, bet viņi atcēla, jo nebija sniegs. Un tad bija Latvijas čempionāts marta sākumā, kas notika Brieškalnā. Tas ir 4. sacensības, kas Baltijas valstīs notiek, un 5. Igaunijas čempionāts marta vidū arī gan Munakās, gan Kūcamā. Katru sezonu ir vismaz 5 sacensības. 5 līdz 6 vietējās sacensības, kas ir zem FIS kalendāra, kurās jau tu iegūsti punktus, lai tu vispār varētu pretendēt, piemēram, uz vietu izlasē. Tālāk, lai tu varētu piedalīties Eiropas vai pasaules kausos, tev jābūt konkrētam punktu skaitam pie savas disciplīnas, lai tev pielaistu pie tām sacensībām. Tad sanāk, jau visas ir 5 ir FIS sacensības. Jā. Wow. Un viss ir FIS sacensības, kurās tu vari izbraukt tos punktus, un tu vari kvalificēties pasaules kausam. Ja tu kvalificējies pasaules kausam, tu esi pietiekoši labs un pasaules kausā vari tālāk dominēt, 30. būt, un tad tu tiec uz olimpiskajām spēlēm. Ja tu esi pēc tam atkal olimpisko spēļu kvalifikācijā, arī tur top 32. Tā kā var arī pat Baltijā braukājot savākt punktus, lai olimpiskajām trāpītu. Jā, bet vispār man tāda scēnā tagad diezgan pietrūks tieši tādi mazie džemi, sabraukāšanās un viss tāds, kas bija tāda veida pasākumi, diezgan vairs īsti tādi nenotiek. Agrāk, es atceros, bija diezgan daudz, bet katru kalnu bija kaut kāds. Jā, tas ir dēļ tā, ka vienkārši ir samazinājies tas potenciālo organizatoru skaits, kas uzņemās to darīt. Kādreiz Džeika Milskalnā paši ņēmās un visu laiku organizēja visādus pasākumus, daudz foršus pasākumus. Bet pagāja laiks, un tie 10 gadi tu to mauc, dari, tev apnīk vai nepietiek spēks vienkārši vienā brīdī, jo tu gribi kaut kā labāk, bet tev vairs nav tas uzrāviens. Šūtauts podkāstu idejai. Man ideja ir apbraukāt dažādus cilvēkus, kas tā kā organizē, uzņemās, taisa, organizē pasākumus tieši pa dažādiem sportiem. Es braukāšu apkārt pie kaut kādiem ciemos. Tāpat kā Reināru, parunāšu arī BMX, MTB, Enduro. Uzzināsim, kas notiekās Latvijas scēnā šādos sportos. Skatīsimies, kur tas mums novedīs. Jā, pēc šī atgriežamies pie Brieškalna. Brieškalnā šogad ir bijuši liels pārmaiņas. Arī zinot iepriekšējo gadu, kad bija Mežezerā parks. Kāda ir tas visu parku būvniecības attīstība? Tas bija šī gada arī tāds jauninājums, ka mēs pārvācāmies no Mežezeru uz Brieškalnu, kā savu bāzi, kurā organizēt lielās Latvijas čempionāta sacensības, atklātā čempionāta sacensības, un arī, kur mēs ar freestyle slēpošanas skolu bāzējamies un trenējamies, kur mēs varam uzbūvēt sacensību parku priekš tām FIS sacensībām un uzturēt arī labu parku ikdienas treniņiem. Mums bija 2 labi gadi ar Mežezeru. Beigās bija nelieli šķēršļi, un tad parādījās šī iespēja Brieškalnā, Ērgļos, kur arī tas viss notiek kā pilsētā iekšā. Kalnam ir ļoti pateicīgs reljefs, īpašnieks ir Andris, super atbalstošs, un viņš bija tas, kurš vispār mūs uzaicināja. Pirms jau 2 gadiem pie viņiem doties un būvēt snowparku, un tā beigās mēs arī pie viņiem nonācām. Un ar viņiem kopā cenšamies attīstīt tādu kvalitatīvu freestyle slēpošanas un snowboard bāzi, lai tur varētu trenēties, attīstīties, notikt sacensības un viss būtu pēc iespējas augstākā līmenī priekš Latvijas apstākļiem. Šoziem, protams, tā ziema neļāva izmantot uz pilnu potenciālu tam, bet
beigās pirms Latvijas čempionāta, kas bija marta sākumā, februāra pašās beigās uznāca labi mīnusi, kārtīgi nokritās temperatūra, kalnam izdevās saražot sniegu. Tieši tik daudz, lai mēs varētu izpildīt, uztaisīt to parku, parādīt, ka viņš tā kā ir labs reljefs priekš tā, lai tur varētu vēl labāku parku uzbūvēt. Un tas, kas sanāca, jā, beigās bija ļoti pārsteidzoši labi. Nākamā sezona jācer, kad mēs izpildīsim sagatavošanās darbus, kas arī šovasar ir plānoti, lai mēs zemes darbi būs liela traktors. Zemes darbus, jā, un tur daudz vēl citas lietas jāuzlabo, lai nākamā sezona tur varētu uzturēt, jā, un cerēt uz labiem laikapstākļiem, protams, uzturēt tiešām labu parku, jo uzbūvēt ir viens uz vienu pasākumu, bet lai viņi arī varētu uzturēt ikdienā, tas arī ir ļoti svarīgi. Tāda bija tā sezona. Lielāko sezonas daļu mēs vienkārši nobraukājāmies uz tām plastikāta ķūbiem. Jā, tas arī bija kaut kāds 3 reizes pa trubiņam. Mēs tik daudz reizi šo zonu viņus cēlām ārā. Mēs cēlām iekšā, tad, kad uznāca riktīgais atpūsnis un vajadzēja atkal sniegu tur izstumdīt. Tie kalnu darbinieki, viņus noceļ malā, tur izbraukā ar retraku. Mēs atbraucam pēc 2 sešanas, esam atbraukuši, 3. sešanā atbraucam. Atkal mums ir jāpārliek ķūbi kaut kā citādāk. Tur visu laiku vajag citādāk. Tur nevar, jo mēs uz tā bērnu kalniņa darbojāmies. Bet bērnu kalniņš īstenībā ir ļoti forša lieta, jo tev ir tas mazais pacēlājs, mazās trubiņas, tu tik ātri taisi apļus, nenogursti ļoti. Un tu vari daudzreiz atkārtot vienu to pašu triku un iemācīties viņu kārtīgi. Un uz tiem ķūbiem tā kā ir drošāk, nedaudz vieglāk, tev tur neieķerās un viņas zemi ir. Apskatīsimies, kā mums izstījās pāns pašu video, esmu bijis Mežezerā, filmēju. Atmiņas par pagājušo sezonu? Jā, šis ir pa Mežezeru setup, kāds bija. Tā bija tā pirmā sezona. Jā. Tā bija pirmā sezona. Parks bija tajā pusē. Jā, tur bija tāds liels kikers. Bija tāds, jā, kikerīts. Bet jā, Latvijā parki ir Mežezerā, šāds bija kaut kāds setup līdzīgs, divas sezonas, vai ne, šitajā pusē bija. Vienreiz bija šitajā, otrais bija tajā pusē, un tad vēl pirms gada, pirmajā sezonā, bet tas bija pašā sezonas beigās, kad mēs organizējām to Rīgas bendi, un bija tas Rīgas bendas lielais setups tajā pusē ar kikeri. No Rīgas bendas? Nē, no Rīgas bendas. Nē, tas vienkārši apstījāmies, izstāst, kāds tur bija parks. Tas bija pirmajā sezonā. Otrajā sezonā bija bišķiņ citādāks parks. Mēs pārcēlām uz otru pusi, lai ātrums labāks. Jā, ir YouTube video mūsu par Briežkalns slopstnē, kā varētu atrast video no Briežkalns sacensībām. Briežkalns sacensībām ir YouTube, jā, ielikts Latvian Snowboard Freeski. Jā, varbūt. Freeski? Latvian Snowboard Freeski, jā, ir jābūt kanālā iekšā no šī gada Latvijas čempionāta sacensībām. Jā, Latvijas čempionāts Briežkalnā arī bija ļoti aizraujošas sacensības. Pievienojās konkurenti no Polijas. Poļi atveda 12 sportistus uz sacensībām, gan freestyle slēpotājus, gan snowboardistus. Arī visi jaunieši tur 18, 16, 17 gadīgi jaunieši, kuri ļoti labi slēpo un snovo, un mūsējiem vietējiem sastādīja konkurenci, un tas līmenis bija tieši tāds pats kā mūsējiem labākajiem, tāds arī ir viņu līmenis. Un bija forši, bija uzreiz, jā. Līmenis labs ir. Tāds diezgan. Jā. Tā, kur apsīsimies, kas mums bija Briežkalnā šogad. Šies, kas lai saprot, par ko mēs te vispār runājam. Varbūt nav kaut kādu redzējuši. Kur mazais parciņš ir, kur var iesildīties pa trubiņām. Tāds mums viņš mazais. Kikerīts, kas mums notiekās. Cik tur bija 2 kikeri līnijā? Jā, tur bija līnijā pirmais mazākais kikers, otrais lielākais kikers. Tas lielais kikers beigās bija pietiekoši liels, lai tur arī dabuls varētu taisīt. Kaut kādi, tur 9 metri bija plākne tikai, bet tur varēja uz tiem pašiem 15 metriem arī lidot. Jā, tā tad kas mums ir vēl? Jā, tad 2 trūbiņas tāds,
kaut kādu uzķerāt, ka bija viena trūbiņa, tad ir vēl otra un kikers augšā. Jā, un tad vēl viens tā kā reāls setups. 2 reāli setupi. Principā mēs to parku paredzētu uz nākamo gadu pārtaisīt tā, lai tie reāli setupi būtu 3 lejā, 3 pumpas. Tas lielais kikers ceļās uz augšu pa kādiem 15-20 metriem. Un vēl tiek lielāks būvēts, un tad arī tas pirmais kikers tur arī tiek izveidots, jau tas reljefs pielāgots. Un varbūt tur var tur, protams, ar laiku ir doma bērt klāt augšu, lai ieskrējiens ir nevis no sāna, jo šobrīd ieskrējiens ir tā kā no sāna. Bet ieskrējiens ir skatītāji nezinās. Piebērts, jā. Vai tur man tas, manuprāt, tās jau topiks ir nice pa Brieškalnu mums aprunāts. Un paskatīsimies arī, kā mums izstījās Mad Winter Rail Jumps. Cik gadus šitāds pasākums Latvijā nebija vispār noticies? Kādus 15 vismaz, jo pēdējo reizi man šķiet Kas tāds bija pēdējais lielākais vispār? Rail Jumps, kas notika, bija... Vai vispār tāds uz kalna, pilsētā vispār tāds? Nē, tieši pilsētā lielākais, kas notika, bija Andrejas salā. Toreiz, Hips lielais. Bet bija vēl kaut kāda Nokia Rail Jump. Hips bija Uzvaras parkā. Tas bija vēl nedaudz senāk, vēl tur pāris gadus atpakaļ. Pēc tam bija Andrejas salā, tur bija tāda arī estakāda uzbūvēta no Žagarkalna. Bija taču Nokia Air and Style stadionā arī. Tas bija vēl iepriekš. Tas bija, man šķiet, pirmais no lielajiem pasākumiem. Tas jau bija pasaules līmeņi, tas ir Style. Tur bija pāris braucēji, kas toreiz bija tā kā pasaules līmenī brauc, jā. Jā, tā kā, jā. Mums arī sanāk šitas te Juho. Nē, šitas bija otrs, tas Viho. Tas bija Viho. Jā, šāds šogad atkal notiksies. Jā. Būs vēl lielāka estakāda. Jā, šogad būs otrais dublis šeit pat, šajā pašā vietā. Grīziņkalnā Georgiem Skolizējā Mad Winter. 2025. gada editions, tas sanāks, jo mēs viņu paspēsim noorganizēt novembrī. Tā kā atkal sanāks tā, ka mēs vienā un tajā pašā gadā būsim 2 rail events noorganizējuši. Arī pagājušo gadu tā patiesībā bija, jo mēs arī paspējām vienā un tajā pašā gadā. Bet labi, par to nav stāsts. Stāsts ir par to, ka šogad mēs organizēsim šīs sacensības zem Eiropas kausa. Nosaukuma, ja ne nosaukuma, bet status, pareizāk sakot, Eiropas kausa statusā, tajā pašā FIS kalendārā. Tas nozīmē, ka tie, kas cīnās par Eiropas kausiem, var pēc tam tikt uz pasaules kausiem, tālāk jau tie no visas Eiropas brauktu arī pie mums piedalīties visdrīzāk. Tie noteikti būtu arī tuvāko valstu pārstāvi, tur Somi, Poļi, labi, kas arī ir noteikti arī no citām tuvākajām valstīm varētu sagaidīt sportistus, tas būtu arī daudz interesantāk. Jā, jau uz Brieškalnu ar cik daudz poļu bija atbraukoši. Jā, tur mums jau ir labs connections ar poļiem. Poļi, cik tur kaut kādi 8-9 gabali bija atbraukoši? Nebija tā? 12 poļi atbrauc uz sacensībām. Tad viens, redzēja live streamā tieši double korku kaut kādu viņš uzmetiens arī vēl. Jā, braucēji jau no ārzemēm, tā kā vairāk braucēji sanāk no ārzemēm nekā no Latvijas. Jā, gan rīz vai, tā arī bieži vien ir šādās te mazākās valstīs, kad organizē lielās sacensības, tur beigās no vietējiem ir mazāk tie dalībnieki nekā no malas, bet tas arī parāda to, ka ir labs pasākums. Tev sabrauc tā kā daudz pro raideri, un Latvijā, cik ir tie top džeki, kas var ar tiem pro raideriem vēl cīnīties, tik viņi arī ir, un tie arī tur piedalās, vai ir kaut kādā tajā finālā beigās tiek iekšā. Šogad estakāda būs vēl lielāka, elementi būs vēl lielāki un vairāk. Dalībnieki būs vairāk un labāki, viss šovs būs lielāks un iespaidīgāks. Būs arī vēl papildus lietas, ko darīt cilvēkiem, kas vispār neslēpo un nesnovo un vienkārši grib iepazīties ar ziemas sporta veidiem. Es gribu izveidot snowskate mazo estakādīti, es gribu izveidot slidotavu, es gribu izveidot mazo bērnu kalniņu, kur ar ragaviņām var nošļūkt lejā. Tādu uztaisīt tā kā papildus kaut kādu setupu ārpus šī kolizēja. Protams, kolizējs būs tikai un vienīgi ar šo main event galveno estakādu un galvenajiem setupiem. Un ir paredzēts arī diezgan iespaidīgs walls tajā nosēdienu zonā. Tur bišķiņi tālāk uz priekšu, tā kā pret sienu atspiests. Arī drīzumā ir plāns publicēt jau setup aptuveno izskatu un tādu informatīvo par to, ka tāds pasākums notiks. Jā, tā kā sezonai jāsāk gatavoties jau ir vasarā. Un... Kas es zinu, ka Baldonā ir kaut kāds spotiņš jums uztaisīts, kur var
diezgan līdzīgs šitam setupam pat. Jā, tā ir viena arī no lietām, ko mēs darām. Ne tikai organizējam tās sacensības, mēs arī, kā jau arī iepriekš mēs ierunājāmies par to Brieškalnu, mēs domājam par to, lai būtu šīs vietas, kur var attīstīties un trenēties un izmantot un ar to sporta veidu vispār nodarboties. Un Baldonas džiparkā šautauts Baldonas dēdijam, Lagzdiņam, Kasparam Lagzdiņam par visu lielo supportu, ko viņš mums ir devis. Tur iespēja darboties un attīstīt to freestyle slēpošanu. Kādreiz ar waterjump, tagad vairāk ar to džiparku. Tur ir tāds vasaras setups, kur ir speciāli izveidots reliefs ar speciālo slēpošanas mākslīgo Snowflex plastikātu materiālu. Tēt arī, kad redzat video, ir pipelife tube, šautais arī pipelifam par atbalstu, par tubiem. Un tur mēs varam trenēties visu caur gadu, trenēt visus slaidošanas trīkus. Šovasar plānots ir jau neliels uzlabojums, tur arī rēlu iesaistīt vairāk. Arī iepriekš mēs tur rēlu esam izmantojuši, bet tagad mēs to rēlu atgriezīsim. Uzliksim atsevišķi arī mazo kalniņu ar mazo slaidiņu. Šogad tas būs jauninājums, kas būs atsevišķi no lielajiem. Lai visi tie, kas grib pamēģināt, viņi arī vasarā var super easy, drošā veidā pamēģināt paslaidot un jau sākt gatavoties ziemai. Tā kā visi ir aicināti džiparkā 24/7. Un tad tur arī ir liela plāna attīstībai. Vēlamies sadarboties ar Ķekavas novadu, iekļaut šo sporta bāzi Ķekavas novada sporta bāžu saimē, lai visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem ir zināms, caur Ķekavas novada visiem sociālajiem kanāliem tiek palaists, ka tāda bāze ir un viņi ir pieejami. Un ļoti ceram, ka arī varbūt izdosies izveidot kādu sadarbības projektu, kurā mēs varētu saņemt atbalstu vietējiem jauniešiem, kas tur nāk. Jā, es dzirdēju, ka jums Madonas novadā mēs jau kaut kādu tur vajag labā štēlu. Tāpēc arī es tieši par šo te esmu tik iedvesmojies, ka ir jāsadarbojas ar tām pašvaldībām, un pašvaldībām ir jāatbalsta jaunieši, bet ir jābūt kādam, kurš ies un teiks, hei, kur mēs ar jauniešiem darbojamies, mēs darām to un to, vai ir iespējams viņus atbalstīt. Tad pārsvarā, esmu vienreiz mēģinājis, vienreiz arī ir izdevies, tāpēc 100% tas vienmēr izdodas. Jā, man arī stāsts, piemēram, es nezinu, man bija 16 gadi, 18, aizgāju Siguldas domu, uzjautāju budžetu skateparkam, lai uztaisītu, jo man tur bija vienkārši kantains vecs. Un es vajadzēju priekš rīču, ka es dabūju finansējumu no Siguldas priekš materiāliem. Tad es pats izjaucu to, ko man nevajadzēja, uzbūvēju jumpbox kvāteri un dabūju no domas tādu pat lietu var dabūt. Un var iet droši, domāju, šādas lietas izbīdīt cauri. Tikai jāiet uz domu un jājautā, hei, es gribu, kāpēc man nav kur to darīt. Tā kā man ja pašvaldība iesaistīsies, jo pārstāv neviens cilvēks nekad neaiziet uzjautāt šos jautājumus. Visiem liekas, kāpēc nekas nenotiekās, tāpēc, ka neviens neaiziet uzjautāt. Jā, tieši tā arī ir. Ar visiem šiem sportiem ir ļoti grūti atrast cilvēks, kas to var mērķiecīgi dara un ir gatavi to darīt. Bet ir iespēja, kur to darīt. Nav jābaidās, jākautrējas, vienkārši jājautā un viss notiksies. Jā, tieši tā. Lūk, un tāpēc tas Madonas projekts, tur mēs arī vietējos jauniešus trenējam visu ziemas garumā. Madonā, bet pareizāk sakot, tas ir Ērgļos Madonas novadā, Brieškalnā, kur no visas Madonas novada skolām jaunieši bija pieteikušies. Mums bija 84 jaunieši, kas brauca 2 reizes nedēļā trenēties un to visu apmaksāja tos treniņus un pacēla apmaksāja Madonas novada doma. Un, mēs šo labo piemēru tagad centīsimies parādīt vairāk un vairāk pašvaldībām, kurās ir šādas bāzes, kur var attīstīt freestyle slēpošanu un freestyle snowboardu. Un tas ir tāds ceļš, viens no plāniem, ko mēs šobrīd darīsim, ko es esmu apņēmies darīt un iesaistīt arī sev palīgus. Jā, tas man tā liekas baigi forši, ka tādi projekti ir parādījušies. Un Baldonā, tāda ieskicēšanai gribās uztaisīt kalniņu ar pacēlāju, kur būtu 2 stāvos slaidi, lai 2 pēc kārtas sanāk, ar 2 plaknītēm un 2 nosēdieniem, tāda trepīta, pakāpes, 2 pakāpes sanāk. Un tad būtu gar malu pacēlājiņš mazais virves augšā, kur tu uzvelcies. Un viņš strādā, visu caur gadu varētu visu laiku braukt cilvēki tur trenēties. Un būtu forši arī izveidot ar laiku automatizētu sistēmu, ka tu vari noskanēt QR kodu, aizsūtīt, samaksāt vai vienkārši caur kādu linku tur samaksāt, un tev ieslēdzās tas pacēlājs.
vai tu viņu, vai kāds tev viņu ieslēdz, ja tur ir kamera, piemēram, uzlikt un attālināt, var pieslēgt elektrību. Tas būtu superīgi. Es arī gribu pagalmā apgaismojumu uzlikt. Vajag. Jā, šautauts, starp citu arī ledakcijas tāds kantors, bet veikals, kur var iegādāties labas gaismiņas. Viņi mums arī iedeva atlaidi darīt tieši tāpat. Mēs vienkārši pajautājām, mēs redzējām, ka viņi daudziem palīdz. Pajautājām, viņi teica, hei, jā. Jā, tad iedos. Es īkais skīla, vai tas ir šitais ir... Šitais ir 3 sacensības pagaidām šogad. Bet kur var atrast informāciju par Baltijas un par tādām lietām? Tas jau ir katrā slēpošanas federācijas kalendārā. Neviens nav apkopojis tādas Baltijas kopējo. Runājot par nākotnes plāniem, uzreiz par to Baltiju var ieskicēt, ka mēs man šķiet pēdējos kādus 5-4 gadus cenšos ar visām pārējām Baltijas valstu federācijām sadarboties un organizēt kopīgu Baltijas kausu, lai vienkārši mūsu nacionālajā čempionātā ir kā vienots kalendārs un beigās uzvarētājs izcīna tur lielo kausu vai lielo naudas balvu vai kaut ko, lai ir interesanti, lai ir azarts piedalīties. Bet līdz šim tas nebija izdevies, bet šogad atkal ir Igaunijas federācijā samainījusies vadība, nedaudz tieši atbildīgie par freestyle slēpošanu un snowboardu. Un tad atkal ir cerības, ka Igauni varētu atkal sadarboties ar mums. Un Igauni, lietuvieši un pagājušo gadu ziemā, kad poļi bija pie mums atbraukuši, tad poļi teica, mēs arī gribētu būt tādā Baltijas kausā ar savu to nacionālo čempionātu. Un tad varētu būt 4 posmi nākamā sezona, tie galvenie Baltijas posmi. Patiesībā 5, jo tad arī teorētiski to Mad Winter, kas būs Eiropas kauss, to varētu iekļaut. Tad ir Druskininkos sacensības Lietuvā. Varbūt pat pirms tam, varbūt pat novembrī jau Lietuvā Druskininkos notika tās sacensības. Un tad ir pēc tam Polijā, kaut kad janvārī vai februārī Polijas nacionālais čempionāts. Tad marta sākumā ir Latvijas čempionāts. Un tad Igaunijas čempionāts ir pašās jau beigās marta. Un Lietuvā vienkārši notiek indorā, tā kā ātrāk tas čempionāts. Jā, un Lietuvā ir iekštelpu kalns. Jā, tajā Druskininkos. Es pats vēl neesmu personīgi bijis tur. Nekad? Jā, es nekad neesmu bijis. Tev vajadzētu kādreiz pamēģināt aizbraukt. Varbūt būs kaut kā jābrauc tagad. Jā, tālāk. Mēs esam izgājuši cauri sacensībām visām. Kas tev garšo, kafija vai tēja labāk? Kafija, laikam. Pēdējā laikā es tēju daudz retāk dzeru, bet, ja godīgi, ja man noliek priekšā kaut kādu saldu augļu tēju vai vienkārši kafiju rūktu, tas ir ļoti atkarīgs no tā brīža noskaņojuma, vai ko esmu pirms tam ēdis un arī dzēris. Tu padzeries to rūkto kafiju, dažos brīžos tev viņa tik stipri, tik rūkt, ka tev nešķiet tā pirmā asociācija, tas ir tik garšīgi. Parasti garšīgi ir kaut kas salds. Tad tu paņem tādu augļu tēju, iedzer arī tādā jau siltā vasaras vakarā, bet kad jau sāk palikt nedaudz vēsāks un tu augļu tēju iedzer tādu foršu garšīgu saldu. Jā, man ir maksimums 2 kafijas dienā. 3 kafijas jau sirds klapē kārtīgi. No rīta vienmēr brokastīs. Kafijas aparāts ir arī tāds... Dažreiz lāsts, ja tu gribi pieturēties pie tām 2 kafijām, bet tev ir kafijas aparāts darbā vai mājās, tad gribās viņu iedzert, jo viņi ir garšīgi. Jā, tur pieber cukuru vēl klāt. Daudziem cilvēkiem nepatīk cukurs par kafijas, bet ar pieniņu ir tik daudz dažādu veidu, kā tās kafijas var padarīt garšīgas. Dažreiz arī vienkārši bez cukura. Kā par sacensību organizēšanu? Kā tev vispār ir tā attieksme par to organizēšanu, darbošanos? Man ir pirms, es to backyard cenšos organizēt, un tad ir tāds saņemties, organizēt, darboties. Kas tev dod to kaut kādu motivāciju? Man ir zīme, pasākumu uzorganizēt. Tā jau forša, mums ir tik daudz sacensības, viss forši. Bet tagad tev ir, cik cilvēki iesaistīti tajā procesā, tev man nav. Jā, tur ir, protams, visu saskaita. Parasti komanda ir ap 15 cilvēkiem. Tas priekš lieliem pasākumiem nav arī baigi daudz, bet tāpat, ja cilvēki iesaistās, palīdz, un arī mums ir budžetiņš, mēs arī samaksājam visiem adekvāti par ieguldīto darbu. Jā. Jebkurš var uzorganizēt pasākumu, mēs
tās ir pārorganizēšana, visu to. Tur jau ir liela komanda, kas salīdzinoši darbojās, organizē katru gadu. Tas ir tāds 3 sacensības, 4 uzorganizēt, baigais darbiņš. Jo vienītī arī to var izdarīt, uzorganizēt pasākumu. Tev uztais savu spotu, organizē, dabū cilvēkus, reklamē. Jā, tur uzvanīt, lai dabūtu atbalstītājus. Tas ir uzvanīt 20 cilvēkiem vienkārši vienu to pašu tekstu norunāt. Tas ir tāds. Jā. Nu, ir daudz lietas, kas ir jādara, protams. Bet tā sacensību organizēšana, viens ir tas, ka tas ir jādara. Tā ir daļa no tā, lai sporta veids attīstītos. Tā kā tev ir jābūt tam bāzēm, kur to darīt, jo, ja nav kur to darīt vispār, tad nav īsti vispār jēgas un varianti. Ja tev ir tas, tad tev ir jābūt kaut kādai treniņu grupai no treneriem, kas palīdz tos bērnus iesaistīt, jo tas arī nodrošina to, ka tas sporta veids ātrāk un attīstās. Jo pretējā gadījumā, ja ir trends, tad visi tāpat braukt uz kalnu un to dara, jo tas ir super populāri, jo visur, nezinu, tu skaties jebkādus mēdījus un visur pēkšņi parādās freestyle slēpošana vai freestyle snowboards. Visiem ir tāds, es arī gribu to darīt un sāk to darīt. Bet tad, kad tas noplūk un vairs nav tas trends, tad vajag tās skolas, lai viņas darbojās, popularizē, iesaist jaunieši, dod iespēju pamēģināt, sadarbojas ar pašvaldībām. Tas ir, un tad trešā lieta ir tās sacensības. Atkal, lai tu nomotivētu tos jauniešus, neaiziet prom no tā sporta veida, viņiem būtu tas azarts. Tad tās sacensības pasākumi, kā tu iepriekš arī teici, mēs kaut kā no tās tēmas aizslīdējām projām par tiem pasākumiem, kas ir tādi vairāk džēmi, kultūras, tādi tusiņu uz kalni. Jā. Tie ir ļoti svarīgi. Viens no pasākumiem, ko mēs šosezonu nenorganizējām, bija tieši tas Rīgas Bandas Invitational, kas ir sezonas noslēgums, kas ir arī tāds kultūras pasākums. Arī ar savu veidu sacensībām iekšā mēs pagājušajā gadā izmantojām, izmantojām tādu principu, ka visas sacensības tiek filmētas. Mums bija 4 sessions pēc aptuveni 40-45 minūtēm. Tie 45 minūtes tiek nofilmēts no 2 leņķiem. Tad tie paši operatori sakato visu, saīsina. Šautauts arī Albertam un Richardam par to, ka viņi to izdarīja visu, sakato. Un tad mēs noskatāmies vakarā beigās tās 40 minūtes un ieliek visi vērtējumi katram braucējam. Nevis katram braucējam, bet pirmos 3 izvēlās. Tad Tas man liekas ir šitais te vai ne? Jā, tas ir video 2. Jā, šis ir video 2. Tu biji tāds labs. Jā, es biju, man liekas, gadu iepriekš. Arī kaut kur tur filmējušies. Tā kā visi labākie triki. Principā, ne visi, varbūt ir kāds triks arī, kas te ir liekas, ko varēja nelikt, varbūt, bet te var tā saprast, kā tajā dienā braukājās jaunieši, kādus trikus izpildīja uz slēpēm, uz snowboardiem. Diezgan forši. Man šķiet, šīs video, viņš ir tāds arī pagarš, un viņu noskatīties pēc kādiem 5 gadiem vai 10 gadiem būs vēl foršāk, jo tu redzēsi visus, kas ir piedalījušies, kā viņi slēpoja. Ir tāds labs materiāls, no kā pēc tam varēs veikt studijas pētījums par to, kā ir gājis tajos laikos. Kur viņš nevarēja nosēdināt uz laiku tos trikus, jo viņš lēkāja ar lielajām pūderes slēpēm pa mazo bigai ar kikarīti. Kur arī bum un aizslīd projām. Un te vispār kaut ko neiegriezās. Viņš tur labi šķaidījās, bez ķiverītes. Slashī, labs laiks braukāt pavasaros, forši ir. Jā. Šī tā jam session, kas ir patīk forši. Ir backyard un sacensībiņas. Jā, tā kā tas, es gribēju tikai vēl pateikt par tām sacensībām, ka tos kultūras eventus ir jārīko, un es iedrošinu arī jebkuru citu organizēt. Būtu forši, ja, piemēram, sazinās arī ar mani, ja kāds ir nolēmis ziemā kaut ko organizēt, jo tad mēs varam saskaņot kalendāru, lai mums nav vienā un tajā pašā laikā, jo tie pasākumi nav baigi daudz, un ja viņi ir vienā un tajā pašā weekendā, tad ir ļoti stulbi. Tad, mēs arī neesam tik liela komūna, lai varētu aizpildīt vairākus pasākumus vienā weekendā. Jā, jau braucēji tik maz, līdz ko 2 aizbrauc uz otru pusi, tur jau ir tukšums. Tad uzreiz tā tukša, ja neatbrauc visi, tad nav tās vibes. Jā. Tās ir tā, tagad arī būs Lāča džems Smiltenē. Džekiņam arī pagalmā. Viņam ir tas labs setups, jā, esmu redzējis. Viņš būs tagad kaut kādā mājā jau? It kā šitās brīvdienās vajadzētu būt, varbūt arī nākošajās. Bet nav nākošajās. informācija izziņot vēl, jā, vai ir? Man liekas,
viņam vajadzēja jau būt šitajā weekendā, kas jau bija. Bet bija sūdīgs laiks. Nē, šitajā ne iepriekšējā. Jā, šitajā sūdīgs laiks bija. Bet viņš tā kā nepublicēja. Nu, tas nav publicēts. Nē, viņš ielika grupiņās un tā, bet tas nav tā kā caur Instagram kaut kādu. Tas nav reklāmas, tur jāzina tikai vārds, varbūt viņam. Bet tas ir stilīgi, jā. Tas ir jau, bet tas ir tādam mazākam lokam. Ja tā kā tu nepazīsti nevienu, tad tu nevari tur atbraukt piedalīties. Nē, nu arī. Mierīgi. Nē, ja tu uzzini, tad tu brauc. Ir jāpazīst beigās, lai tu uzzinātu. Ka tur notiek. Tad tu kā palūgt, hei, es arī varētu piedalīties, tad droši vien teikt, jā, tad var atbraukt. Jā, šis podcasts. Tā jau, es zinu, kad arī MTB kultūrā ir ļoti pieņemoša sabiedrība un tā kā iesaist. Jā, tur droši nāc brauc, tas no malas vienkārši nekautrējies, nāc draudzēties un ja tev tas patīk, varbūt man piemēram ir ļoti awkward jaunās kompānijās ejot, piemēram, ka es izdomāju kaut ko iet un pēkšņi tu esi iemest tajā, kā tie cilvēki uzvedās, uztver tevi un viss tas ir sākumā tāds baigi biedējošs pasākums. Bet tur tikai ej un dari un vienā brīdī viņi tevi pieņems un viss būs. Tā man liekas, jebkurā tur nav tā, ka es īpaši šajos sportos. Varbūt nav jebkurā, jo ir sporta veidi, es negribu teikt sporta veidi vispār, bet es domāju, ir noteikti sporta kolektīvi kaut kādos sporta veidos, kuros ir ļoti citādāk tā hierarhija vai sabiedrība vai kaut kāds tas viņu komunikācijas veids, kas nav visiem pieņemams. Jā. Labi, es vairāk aktuāli, mans topiks ir par ritenis, snow ski, tas tā alternatīvais, kas ir skateparks, saistīts ar skateparku palielam. Jā. Ar tām. Jo tur man liekas, ir tāds, nezinu, varbūt skeitam, varbūt tieši tā draugu grupa nebūs laba, bet ies uz skateparkā tie vienmēr pieņems. Arī tas jauns ir grūti, bet ej un dari to, kas tev patīk, un galvenais neklausies, ko cits saka. Tas ir arī visiem vecajiem, kas sāk tikai kaut ko šādu darīt, arī var droši iet, lekt iekšā, trenēties, tur 3-6 pa jumpīti uzmes arī baigi forši, tur nav jābūt tiem trakajiem trikiem, bet... Jā, 3-6 pa jumpīti jau ir nice. Rīteni ir diezgan traki. Nē, ne ar rīteni, bet arī ar slēpēm. Slēpēm ir vieglāk, jā. Jā, tas ir tāds tur arī, tieši par šito uz kalnu braukt, arī tev ir 30 plus easy, sāc trenēties, fiziskie treniņi vispār, kā ir fizisko sagatavotību šitam visam, jo tomēr tas nav iet bumbumā tādu vasīšu. Nē, protams, jā, visos alternatīvajos sporta veidos ir nepieciešama ļoti laba fiziskā sagatavotība, lai tu to varētu darīt ilgtermiņā, un it sevišķi, kad tu jau esi tuvojies 30 gadniekam vai 40 gadnieku slieksnim, tad ir vēl svarīgāk tas, jo kamēr tu esi jauns, tu esi jebkurā gadījumā fiziski aktīvs. Tev ir noteikti sports skolā, tu ej noteikti ārā ar draugiem, skrien, tev ir daudz enerģija, tev viss ķermenis arī ir līdz ar to diezgan labā tonusā, jau no tā pamatā. Protams, ja tu nodarbojies papildus ar sporta veidiem, ko tas dod, ja tu jau jauns esot sāc tur nedaudz arī smagu atlētiku, nedaudz vieglu atlētiku, tev attīstās pareizi ķermeņa motorika. Nav nosacīti, protams, ka, ja tu to neesi darījis, tad tev nav pareizi ķermeņa motorika, jo to arī var normāli viss attīstīties. Bet ir gadījumi, kad tu neattīstās kaut kāda ķermeņa daļa tā kā pareizā motorikā, un tev tās kustības tagad sēžot, kad daudz sēdošu un pie ekrāniem. Nē, tas jau ir nākamais. Tā kā, es jau ar to izjūtu ļoti labi. Tā ir tā lielākā problēma, ka tu vienu dienu nosēdi nepakustoties un ir ļoti slikti jau pēc tam. Jā. Tas ir noteikti vēl tās mūsdienu lifestyles, un cik mums daudz jāsēž. Un to katrs var izjust sliktākajā veidā. Bet jā, fiziskā sagatavotība. Šobrīd, lai arī tu varētu kā jau jaunais sportists, kā bērns, nodarboties ar šo sporta veidu un gūt labus rezultātus, tev vajag labi attīstīt fizisko sagatavotību, lai tu varētu daudz nodarboties ar to lietu. Numur 1, tad kā laba izturība, lai tev būtu ļoti laba koordinācija. Tas nozīmē, ka tev agrā bērnībā jau jāsāk mācīties tur kūleņi, skriet, lekt, izvairīties, noturēt līdzsvaru, viss vingrinājums priekš tā, lai attīstās laba koordinācijas spēja un veiklības spēja. Un, ja tu to visu attīsti, tad pēc tam tev arī ir daudz vieglāk.
Un tad kaut kad tu nonāc jau tādā, jau vidus mūža vecumā, tad ir, protams, ja tu netrenējies papildus fiziski, tad tu nevari nodarboties vairāk ar tādiem alternatīviem, ekstrēmiem sporta veidiem, jo tev jau, locītavas ir nedaudz nolietojušās, nodalušas, un tev vajag vairāk arī muskultūru, lai noturētu visu. Un plus arī diētai jābūt un vitamīnus jālieto. Bet šobrīd vairāk un vairāk ir tie piemēri, kas parāda, ka tur arī 50, 60, 70, 80 gados tie ir tādi superreti gadījumi, bet var augt, tā kā, ja tu esi visu pareizi. Bet tagad, man liekas, būs tikai tā paudze, kas ir nonāk līdz tam vecumam. Tagad būs vairāk. Es domāju, ka jā. Tagad tieši tikai sāk saskarties ar to, ja pastāst kaut kāds. Jā, jo tagad jau ir tā, ka tu aizbrauc uz skateparku. Ne katru dienu, bet ļoti bieži tu vari redzēt kādu 30 gadnieku skateparkā skeitojot, vai braucot ar BMX-u, vai ar skrituļslidām braukājot. Pirms 10 gadiem man šķiet, nevienā skateparkā Latvijā nevarēja redzēt. Varbūt bija kāds viens tur īpašais, bet nebija. Kurš aizsāka to visu, redzot ārzemēs kaut kur. jā, bet tagad jau ir citi, tā ir tā pavisam jaunā paudze, ir vidus paudze, ir tur. Ir vairākas paudzes arī tajā pašā skateboardā. Vislabāk tas laikam ir redzams, jo tur ir skateboardā izteikti daudz. Vairāk saglabājušies arī tie vecie, kas vēl joprojām skaito. Ne vecie, bet aizsācēji, OG. Sauksim viņus par OG skateriem. Kā mēs iesākām iepriekš varbūt par tiem jaunajiem, nedaudz pastāstīt, kas vispār notiek. Jo ir no malas, protams, par cik mēs neesam viena no lietām, kur mēs esam ļoti slikti strādājuši vai neesam vispār strādājuši, un es personīgi arī, ir komunikācija par to, kas reāli ir jau noticis vai notiek, kā veicās mūsu sportistiem, kāds viņu sasniegums tur, piemēram, sasniedz sacensībās, arī starptautiskajās, ne tikai Latvijas sacensībās, un arī tāda atskata vienkārši no visiem pasākumiem, kas Latvijā ir notikuši. Un kaut kāds varbūt arī ieskats bišķiņ iepazīstināt to vietējo publiku ar tādām pasaules arī freestyle snowboard, freestyle slēpošanas ziņām. To mēs neesam darījuši, diemžēl, un tas arī tāpēc arī cilvēki neko nezina par to, protams. Bet tas, ka īstenībā ir visādi forši notikumi notikuši, un arī jaunieši, kas startē un piedalās, ir vairāk un vairāk tagad palikuši. Nav varbūt tik daudz, kā bija kādreiz, kad bija tie labie ziedu snowboard laiki, kad snowboardam bija milzīgs bums, un tad bija nežēlīgi daudz, bet tāpat ir. Darbojās mums skolas, kas ir Rīgas snowboard skola, ziemā Mikasas snowboard skola, Žagarkalna arī snowboard skola, Žagarkalna darbojās. Viņi gan vairāk ar apmācībām, gan Mikasa, gan Žagarkalna snowboard skola, un vienīgie, kas tā nopietnāk gatavoja sportistus, kādus, kas grib tur piedalīties sacensībās, bija tieši Rīgas snowboard skola, bet tāpat vismaz ir. Tāpēc mēs arī frīskī skola esam visus šos gadus darbojušies, un jauni audzēkņi katru gadu nāk klāt, un arī šogad šis projekts ar Madonu ir iedevis baigo tādu uzrāvienu. Tur tik daudz vietējie mazie, kas iesāk slēpot un kuriem ir āķis lūpā, un es ticu, viņi turpinās 5 gadu laikā, no turienes arī nāks gan džeki, gan meitenes un snowvēri un slēpotāji tā kā ārā. Un arī, piemēram, tieši freestyle slēpošanās skatāmies, tad tur ir nedaudz labāka tā situācija arī ar pašiem slēpotājiem, jo mums ir tā kā reāli pa tām visām paudzēm, sākot no mūsu paudzes, kas sāka slēpot jau 2006. 5. freestyle slēpēm tieši. Mēs tajā laikā iesākām, un tad mūsu tas laiks bija vairāk no tā 2009, 8, 9 līdz pat arī šodienai, gribētu teikt. Bet noslēgsim ar 2020. gadu, kad mēs pēdējo filmu nodevām. Mēs nekur neesam pazuduši, mēs vēl joprojām maucam un arī sacensībās paši piedalāmies starp citu un tā, bet ir šī te vecā paudze, nosacīt mūsu vecā paudze, OG paudze, kas nodarbojas ar to. Tad ir nedaudz jaunāki, kas ir, īstenībā par 10 gadiem jaunāki. Džeki, kas ir, piemēram, no Cēsīm, Edvards Ozoliņš, Jākaps Felčs, tāpat arī Toms Baltmuguris, kurš no inline ienāca freeskingā iekšā, kur ir ļoti labi, un šobrīd ir sākuši arī double flipus taisīt, double corks, kas tāds labs solis uz priekšu mūsu freestyle sporta veidos. Tāpat arī no Valmierā parādījās pēkšņi tāds Renārs Perovs, kurš ļoti īsā laikā ātri progresēja. Šobrīd gan nevar īsti saprast, vai viņš tā kā ziemā tur tā nopietni turpinās slēpot vai neturpinās slēpot, to redzēsim. Bet tajā pašā laikā ir arī vēl citi džekiņi no Rīgas, kas ir vēl nedaudz jaunāki. Piemēram, Jākaps
Jākaps Jansons, kurš ir tāds pēdējo 2 sezonu jaunais Latvijas freestyle slēpošanas finoms, kuram ļoti ātri viņš batutos ļoti ir satrenējies un arī mauc slēpēm visus tos pašus trikus. Un pagājušajā sezonā tur double cork 12, double cork 80 ēdināja un ļoti labi strauji progresē. Gribētos, lai viņš arī vairāk pieliek. Tad ir Patriks arī Vaitkuns, kurš arī tur bija 2 sezoniņas paslēpojis tā, cik viņš tika un kaut kādas triks iemācījās. Un tad pagājušajā sezonā viņš nolēma pilnībā pievērsties freestyle slēpošanai ziemā un maksimāli braukāja, cik daudz varēja uz visām pasākumiem un uz kalniem un arī pats uz nometnēm. Un arī ļoti pielika klāt un forši labi progresēja. Tad ir vēl jaunāki džeki, kas ir vēl tāds Ričards Ansons, kurš ir no Frīskijas skolas, un Emīls Ēgli, kurš ir no Frīskijas skolas. Un tad tur vēl ir pāris džeki, kuri arī ļoti labi ātri progresē. Un arī labs plāns ir tagad šobrīd ar treniņu nometnēm šovasar. Mēs jūnijā braucam uz Ērbegu, mēs jūlijā braucam uz Druskiniņiem un uz jūlijā uz Druskiniņiem. Un mums ir nometne Baldoņas džipparkā, kas būs arī forši nometne. Mēs paliekam teltīs un tur visu laiku džibojam pa džipparku un peldamies un spēlējam. Kurš pieteikties? Tur var īstenībā jebkurš pieteikties, jā. Jā, arī nemāk slēpot. Ja nemāk slēpot, snovot vai slēpot, ja pat arī nemāk snovot vai slēpot, bet gribētu pamēģināt, jo būs gatavs tas mazais setups, lai tur varētu katru dienu arī mēģināt mācīties snovot un slēpot. Mēs katru dienu šļūcam pa slipenslaidu, lēkājam iekšā, peldamies. Spēlējam katru dienu futbolu vai beach volejbolu vai kādu citu komandu sporta veidu. Basketbolu, streetbolu. Vispār labs variants, tev pat nav tie trakie triki jātaisa, bet tu vari iet vienkārši kaut tai fizisko trenēt un piedalīties tur uz kalnu aizbrauc. Jā, mēs kaut tai nobraukt jau ir forši. Visu to nedēļu dzīvojamies pa to Baldonu un taisam visādi trako jāmpadraci un forši kopā dzīvojamies. Mums tur ved brokastis, pusdienas, vakariņas uz vietas, vienkārši pieved, mēs tur pēdam zem nojamītes un vienkārši visu nedēļu tu nodzīvo tā kā ārā, klajā debesī, tikai teltī gulēt. Cool. Jā, tā kā sako informācijai. Un jā, jaunie talanti ir un būs. Jā, tagad ir ieguldīts tas darbiņš nedaudz ar to Frīskijas skolu un arī tās pārējās snowboard skolas. Viņa audzēkņi ir paaugušies. Snowboardā ir nedaudz veidīgāka situācija. Jāatzīst, tur nav tik daudz, pa visām vecuma grupām ir sorry, interference call. Nebija noslēgts. Sorry, jāapdzērās. Snowboardā nav tur tik daudz freestyle slēpošanā, bet tāpat ir daži džeki, kas cerams viņi turpinās un attīstīsies. Klaus Austriņš ir šīs arī snowboardists un Artūrs Pētersils, kurš šejofā piedalījās arī Latvian Eagle, shoutouts Latvian Eagle. Jā, ir kaut kādi youngsteri un, protams, nevar nepieminēt, ja mēs par snowboardu runājam, tad tieši Olivija Karlsona, viņa varētu būt tā, kura vismaz tuvākajā nākotnē tā izskatās varētu pacelt Latvijas snowboardu. Tādā, no raideru ziņas, kad, mums ir arī kāds raiders, kurš ļoti labi brauc un konkurē sieviešu konkurencē. Tas būtu rītīgi labi. Tas būtu rītīgi forši, jā, jo pagaidām tāds tuvākais, jā. Ir Evelīna Korde, kas dzīvo Šveicē un trenējās un braukā Šveicē. Viņai mīļākā disciplīna ir halfpipes tieši. Un viņa arī tur, es ticu, ka ja viņai kādu sezonu labi sanāks, tad viņa varētu kaut kur arī kādā Eiropas kausā paspīdēt. Varbūt pat tikt arī līdz pasaules kausam. Es gan neesmu pārliecināts, kāda ir viņas plāni tagad nākotnē, cik nopietni viņa ir nolēmusi trenēties. Bet ja viņa tā kā nopietnāk nolēma, viņai ir vēl 17 gadi tikai. Līdz ar to vēl jauna un viņa var pēkšņi pievērsties tā nopietnāk snowboardam un arī atnest Latvijai sasniegumus. Un neviens nezinās par viņu, un īstenībā viņa visu laiku dzīvo. Jā. Arī freestyle slēpošanā mums ir, es nepieminēju, mums ir Jākaps Osokins, kurš dzīvo Norvēģijā. Viņš no 7 gadu vecuma, viņam tagad ir 17 arī, jā. Viņš no 7 gadu vecuma dzīvo Norvēģijā un pēdējos jau 4 gadus arī trenējās freestyle slēpošanā. Arī super īsā laikā ir
super daudz iemācījies, satrenējies un savā vietējā Yale klubā viens no labākajiem ir savā vecumā, kas ir Norvēģija, ir tāda milzīga slēpošanas, freestyle slēpošanas, arī lielvalsts. Jā, un tas ir tāds arī tāda forša lieta, kas iedod pacēlumu visai tai kultūrai, industrijai arī, ka tev ir kāds, kas tur Norvēģijā ļoti labi brauc, viņam ir potenciāls. No Latvijas. Bet no Latvijas, Latvijas. Un mēs arī tā kā ļoti esam sadraudzējušies ar viņu ģimeni arī. Mēs braucām uz nometni, tad viņa ģimene arī atveda viņu uz to nometni, un tad mēs ar kopīgās vakariņas taisījām. Ir tāds tā kā atbalsts, un arī viņi paši saka, ka, ja ir piemēram kādi slēpotāji, kas tur, nezinu, 2, 3 no mūsu latviešu slēpotājiem vai snowboardistiem grib braukt tur uz to Norvēģiju, tad viņi ir gatavi viņus uzņemt un tā kā palīdzēt tur palikt trenēties ar viņiem kopā, sarunāt, ka tur ir iespēja trenēties ar viņiem un tā. Tā kā to arī tas ir nozīmīgi, ir tie kontakti, jo šie kontakti ir jāveido. Ja tev ir kontakti pa visu slēpošanas pasauli, visām slēpošanas bāzēm, tu vari daudz arī lētāk un ērtāk aizbraukt uz jebkuru vietu pasaulē, tev kāds varēs vienmēr uzņemt, un tas ir baigi svarīgi. Tikpat labi aizvest labāko restorānu pilsētā. Kaut vai, jā. Tās ir vienmēr patīkami. Jā, labais. Mēs esam izrunājušies. Tas ir par tiem skieriem. Vai kaut kas. Skieri, jā, bet tās visas sacensības, kas notiek, turpat arī ir uzreiz snowboard sacensības, vai ne? Jā. Palielam. Jā. Tas nav tā tikai mēs par slēpošanu, bet... Pastāstīt nedaudz par nākamās sezonas plāniņu, tā kā vēlreiz, jo es jau ieminējos pāris reizes, bet... Jā, iziem tā konkrēti, kāds tas plāns ir nākamajai sezonai. Nē, šis vēl nav jaunais sacensības. Tas ir šī gada, jā, tas kalendārs. Nākošā gada kalendārs. Nākošā sezonas kalendāram ir jābūt tagad jūnijā izsludinātam. Jūnijā gaidām. Jā. Infoski.lv var apstīties kalendāru. Uzmetumam. Un tad pārzemļi pa lietuviešu, igauņu sacensībām to meklēt Facebookā. Mēs noteikti arī pie sevis publicēsim to Baltijas kopējo kalendāru. Kas ir pie sevis? Kas ir Slēpošanas federācijas mājaslapa un Instagram, Facebook kanāls. Instagramā, Facebookā. Arī Instagramā, Facebookā tur būs. Tas ir tā Latvija. Latvijas Snowboard Freeski. Jā, Latvijas Snowboard Freeski. Caur to sekojam viņiem, laikojam posts, tad arī redzēsiet ziņas. Tālāk. Tas ir, kur var zināt, palielam kalendārs būs. Palielam tās pašas, mēs jau izgājām cauri, man tā liekas. Jā, mēs īstenībā gan izgājām cauri, tad saprat arī, tam, kas notiks. Bet, vēlreiz varam ātri izmesties cauri. Tas ir, tiksim, man vajag parādīt, kur varēs būs informācija. Vai parādās tā kā, Okay. Vai, labi, ātri izējām cauri. Vēlreiz atkārtojam par sacensībām nākamajā sezonā. Tātad sāksim mēs ar Lietuvu visdrīzāk, Druskininkos, kas varētu būt atkal tāds Lietuvas čempionāts freestyle slēpošanā un snowboardā. Visticamāk, gan jau, ka tas varētu būt līdzīgā formātā kā pagājušo gadu, bigairs slopstyles un relevants. Tad tas varētu būt novembrī. Tad novembrī. Arī vai nu novembra sākumā, vai nu vēlāk decembrī. Tur jāsaprot vēl. Mēs šo nedēļu būs patiesībā tikšanās saruna ar Lietuvas federācijas pārstāvu. Mēs runāsim tieši par to, kādu datumu varētu izvēlēties viņu sacensībām. Tālāk mums ir decembra pašā sākumā, bet īstenībā novembra pašās beigās, 28, 29, 30 novembris, ir Mad Winter relevants pie mums Grīziņkalnā, Gedogamas kolizejā. Jā, tepat Rīgā. Tad tālāk decembrī Baltijas valstīs visticamāk nekas nebūs. Janvāra beigās vai arī februāra sākumā varētu būt Polijā sacensības, kas arī būs tā kā mūsu Baltijas kalendārs, kur mēs visus aicināsim doties, braukt uz turieni. Tad pēc tam mēs atgriežamies uz Baltijas valstīm un februāra vidū varētu būt Igaunijā. Es ceru, ka viņi tā kā, nenoliks un turpinās organizēt to Eiropas kausu, ko viņi šogad nenorganizēja, jo nebija laikapstākļi piemēroti. Bigairs Munakā, kas varētu būt februāra sākums, tad marta sākumā Latvijas čempionāts pie mums Brieškalnā un atkal marta vidū Igaunijas čempionāts. Marts pilns. Marts, jā, vienmēr ir lielākais mēnesis. Un tad paliek brīvie datumi. Es ļoti jau šo sezonu centos motivēt
Milskalna pārstāvjus, lai viņi organizē konkrētāk Elizabete Ģenģergala, kas ir snowboardists, kas arī brauc mūsu izlasē, ir braukusi un sacensībās piedalās parasti. Viņi tagad pēdējos gados ir uzņēmusies nedaudz organizēt to pasākumus. Jā, es viņai devu iespēju arī pretendēt uz Slēpošanas federācijas budžetu speciāli šiem kultūras pasākumu organizēšanas sadaļai. Bet, diemžēl, tur arī nebija tie laikapstākļi, tad tur nesakrita datumi un kas nu vēl, un beigās izpalika tas pasākums. Tas jau jāsās, kāda ziema būs, vienkārši būs laicīgi, mīnusi, būs pārtika laika. Jā. Tur jau tāda pasākuma pāris nedēļas iepriekš mums izziņo, un tad jau... Kādu mēnesi jau tāpat forši iepriekš paziņot, ka tāds pasākums būs, un cilvēki plus mīnus var ieplānot. Tā. Tas arī bija viss, jā. Tas arī bija viss sacensības. Diezgan pēkta ziema vispār. Vēl kas noteikti, ko es nepieminēju, būs nākamā sezona droši vien arī Latvijas jaunas ziemas olimpiskais, ne olimpiskais, bet Latvijas skolu ziemas festivāls. Izrabījās gaisma. Kāpēc ne? Kas vēl? Edita filmēšana jau ir. Man liekas, tāds labs īstenībā. Varam parunāt par Skilminatī, kas tagad notiek, kas filmē kaut ko. Jo mēs Skilminatī esam labu laiku filmējuši, kaut kādu pienesumu devuši. Un kas tagad notiek ar editiem mūsdienu tajā laikā, ko skatīties vairāk, kam sekot. Vēlreiz par tiem braucējiem. Varbūt kaut kas tāds, jā. Jā, bet vai vairāk par sevi, par to, kas tev ir? Es domāju, kā man tas notiek, jā, kā es savus edits. Nevis par to scēnu, par scēnu, jau ir viss skaidrs. Man jau arī kaut kāda edita vispār nāk ārā, ja es tā paskatos. Jā, jau vispār tas jau mūsdienās braukāšana un darīt šitās visas lietas iet roku rokā tieši ar kontenta veidošanu. Visas, ka palielam tas ir mūsdienās, tas jau vairāk ir uz kalnu un tu jau domā par saturu, ko radīt. Īstenībā man liekas tā, ka man ir diezgan slikti ar to. Vai arī labi, savā ziņā slikti, jo es vienkārši eju tā pa straumu peldu ar šīm visām lietām. Man ir tik maz, atsevišķos, protams, projektos, kad ir uzsvars uz to, un tas ir apzināts kaut kāds projekts, kaut kas ir jāuzfilmē, tas ir kaut kas pavisam cits, bet tas ir runa vienkārši par manu ikdienas kontentu, ko es lieku, ko es vēlos dalīties. Man ir tik ļoti nepārdomā. Man ir vienkārši es šodien biju, šodien sanāca uzfilmēt, sanāca arī šodien samontēt, es šodien ieliku. Nesanāca, mums pēc pāris dienām arī ielikšu kaut ko, kas notika jau iepriekš. Un vienkārši sametu visu kopā, mēģinu salikt tā, lai smuki izskatās, pieliku kādu foršu mūziku klāt, tā, lai labi izskatās. Un esmu ļoti maz, izņemot, kas bijis ar Skilminatī kopā komandā, bet es personīgi esmu ļoti maz ieguldījies šajā ziņā. Gribētos gan ieguldīties daudz vairāk un visu to darīt daudz profesionālāk, jo man patīk, kā izskatās, kad dara profesionāli un kā tas paceļ to vērtību tam pašai piepūlei, tam pašam braucienam uz kalnu. Protams, ka nevar teikt tā pašai piepūlei, jo, kā jau mēs zinām, ja tu filmē nopietni, kas tur nāk klāt diezgan daudz. Vēl viens cilvēks ar aparatūrām, pēc tam daudz vairāk laiks apstrādē. Ja tu vēl tur krāsas, tu tur noņem nost krāsas, tad tu liec klāt tās krāsas. Tad tu gribi skaņu, tad tu pieliec mikrofoniņu, tad tev jāsasinhronizē tas, tad tur maini to, un tu ej vairākos līmeņos, lejeros. Tas ir editings. Un tas ir nopietns editings, bet, protams, tu vari pacelt to vērtību. Tā kā tu vari atbraukt, safilmēt ar telefonu, un būs nice vibes. Ja ir labi laikapstākļi un ir labs pārciņš un labs raideris, arī ar telefonu būs tāds nice vibiņš, vizināšanās un tā. Bet, ja tu atbrauc nopietni filmēt editu un tev ir lielā aparatūra līdzi un varbūt miķītis, lai tu vari skaņu no slaidiņiem ierakstīt, un tev ir statīvs un tev ir longlens, ka tu vari aiziet no sāniņa ar longlens iešūtot, dabūt dažādus kadrus. Un tev varbūt arī ir tas pats vecais VX un tu vienu followcam vai, ne followcam slēpēm, tur baigi kratās tā kamera pārāk, man liekas. Bet tieši pie slaidiņa tu ieķer kaut kādus tādus kadrus tuvos. Ļoti labi arī izskatās. Tur var baigi piedurties. Un man patīk tas viss. Es laiku pa laikam arī pats atveru uz kompjuteru kādu montāžas programmu un mazliet pamontēju. Un to jau esmu darījis patiesībā no laikam kāda 16 gadu vecuma.
bet visu laiku tik ļoti maz un tā kā neesmu tik iedziļinājies tajā, ka es neesmu to attīstījis sevī tik daudz. Bet vienmēr ir bijuši kaut kādi draugi arī, kas tā nopietni ar to nodarbojās. Tas tā kā viss tas ir tā kā jāintegrē jau vienkārši ikdienā, ka tas ir tam kā jāiet jau ritmā, ka tu vienkārši, katru reizi, kad iet pabraukāties kaut ko uzfilmēt, tas tāds baigi interesanti. Jo man tā pa lielām ir, kad es eju braukāties, man tas ir, vai es eju braukāties, vai es arī vēl filmēt. Jo tas man ir ikdienā tā kā... Vienmēr ir līdz uz GoPro vai mobīlais vai kaut kas, ar ko tu var nofilmēt. Un tā kā tu izbrauc kaut kādu to lainu, tev liekas tāds, šits man šeit bija tik nice. Gribētu tos nofilmēt un paskatīties. Un tad tu nofilmē, paskaties, un tev ir tāds, ir stilīgi, jāieliek. Tas tā kā... Ja tu vari tā kā papriecāties ar to, parādot arī citiem, draugiem parādīt, vienkārši citiem cilvēkiem, lai viņi redz un arī papriecājās tev kopā. Jā, tā viss. Laika menedžēšana to paspēt izdarīt un viens jau var sapfilmēt, bet pēc tam vēl ielikt iekšā un visu to, kā tāpēc arī ļoti laika iedalīt dienā, kā tu to dari, lai... Jā, man šķiet, tāpēc arī šobrīd ir tā tendence, ka tik daudz jauniešu cilvēki aiziet prom no saviem darbiem, lai kļūtu par to content creator. Jā. Tā ir tāda beigā tendence. Tāpat kā, varbūt vēl sasaist kopā to ar DJošanu. Content creator un personal trainer maybe vēl arī. Tev ir tāds, tā kā tu tad visu laiku veido to kontentu par tām lietām, ko tu dari. Jā, Un tas vienkārši parāda to, ka tas tiešām paņem ļoti daudz laiku, bet ja tu tā kā to savu darbu sasaist ar to kopā, tad tev tas sajiet. Un tas ir šobrīd šķiet arī vienīgais veids, kā tu to vari veiksmīgi darīt. Jā, tas man liekas baigāk. Ja tu gribi kaut kur izsisties, kaut ko darīt, tur ir svarīgi uzreiz tā kā domāt jau arī par to, kā tu sevi parādīsi tajā lietā, ko dari. Jo, ja tu pietiekoši lielu exposure iedod tā kā visiem, tad tu vari dabūt arī atpakaļ ar to visu kaut kā. Jā, ne visās droši vien profesijās tas ir nepieciešams, jo daudz, kur tev pietiek ar savu tā kā CV, kur tu vienkārši esi izdarījis kaut kādu darbu, labi vai ilgstošākā laikā, un tev ir tas CV ieraksts, ka tu esi tur bijis, un tad ir atsauksmes par tevi, ka tu esi labi darījis tos darbus. Bet viss, kas saistās vairāk ar tādu radošo industriju, tur visur tur vajag vienkārši veidot projektus, kontentu un likt ārā. Jā, lai nebūtu vienkārši bezjēdzīga scrollošana telefonā, bet labāk vismaz to ekrānu laiku izmantot, rādot to, kas patīk. Jā. Tās ir tādas, manuprāt, baigā štēle, ko vajag apgūt visiem. Tā, kas kaut ko iedara, ņemās. Jebkurā lietā jau īstenībā tas ir, jebkurā sportā šitajā. Jo šis sports, man liekas, ir tā forši, ka tu vari atskatīties uz to, ko tu esi izdarījis. Jo, man vispār video materiāls neeksistē no bērnības, kad es braukāju. Kas man vispār nav tāda, man nav no kordas, man tā liekas, man nav viens vīģiks ar 5 kadriem, kurus brauc tikai. Jā. Tas man bija tur cik gadu periods, ka mēs tur dzīvojāmies, darbojāmies. Jā, kāpēc tā? Nebija kameras tad. Nevienam nebija kamera. Tā kā, tas telefons ar kameru nebija neeksistēja tāda. Varbūt kā bija kamera, varbūt man arī bija mājās kamera, bet es neko nesapratu no viņas. Jā, tieši tas ir tas jautājums. Jā, kad, vai jūs, piemēram, sēdējat, jums tāds nebija tāds kļāns, kā gribētos dabūt kameru, savā kaut nebija tāda doma par iefilmēt. Jums neienāca vienkārši tā doma, ka varētu iefilmēt kaut ko. Ka to vajadzētu filmēt. Bet jūs neskatījāties paši kaut kāds Jackass vai tur? Nē, skatījāmies, bet kaut kā man Sigula vienkārši tajā kompānijā mums nebija nekas tāds iefilmēts. Tā kā mēs vienkārši gājām smēžu, darbojāmies. Bet tas ir ļoti interesanti, jo mūsu kompānijā sanāk, ka esmu pat tevi kādus 4 gadus. Kurš tev gads ir? 3. gads. Tad 5 gadu starpība. Tā nav liela starpība, bet mūsu kompānijā, kas bija klases biedri un vēlāk arī citi cilvēki, mēs kaut kā baigi vienmēr sākām filmēt visu kaut ko, ko mēs darījām. Paņemsim kameru, tad tur uz skolu ņēmām kameras, filmējām kaut kāds snowskate, edits. Un tad mēs ar Ēdi arī, mums bija mājās pašiem savu kameru. Un mēs kaut kā, es neatceros, kā mēs to tieši izdomājām, kas bija tā pirmā doma, vai mēs redzējām kaut kādu video, gan jau, ka mēs ieslēdojāmies no Extreme Channel, no kaut kādiem viģikiem, mums bija tā kā, davai jāiet filmēt.
Un mēs filmējām arī ar snowskateiem, kā mēs braukājamies, ar skateiem esam filmējuši, kā mēs braukājamies, ar riteņiem esam filmējuši arī, kā mēs braukājamies. Es gan neesmu to visu digitalizējis, kaut kādās kasetēs tas ir saglabājies, ierakstījies, bet būtu jāpaskatās, jāpameklē, varbūt vajadzētu pamēģināt atrast. Tas būtu interesanti diezgan, bet mums bija baigi uzreiz tā ideja par to, kad ir jāfilmē. Un diezgan dīvaini, ka mēs, piemēram, no mūsu tās draugu lokas, Kilominatī loka, vienīgais, kas palicis profesionāls šajā filmēšanas, izņemot, es tagad runāju tieši par tiem slēpotājiem, kas mēs bijām tie 7, kas iesākām to darīt, un tad pēc tam pievienojāties jūs, kas jau bijāt tur iestājušies skolās un to mācījāties, bet no mums, kas nebija nekur tādā iestājušies. Jā, pirmās filmas jau jums bija vienkārši paši tur visu. Un... Jā, vienmēr jau kāds draugs pievienojās, kurš arī kaut kur jau sācis bija mācīties to filmēšanu, bet pārējo filmēja galvenokārt Ernests, tur Edis, Kaspars, es arī piefilmēju, pašbraucēju, un tad vēlāk Emīls riktīgi sāka nopietni jau no kādiem 16, 17 gadiem sāka arvien nopietnāk pievērsties filmēšanai, un tagad viņš ir vienīgais, kas ir kļuvis tā kā profesionāli arī filmētāji, operatori. Un neviens cits ne, un tā kā no šī atskatoties tajā pagātnē, liekas, ka mums ar Edi vai kādam mums vai man vai Nedim vai mums kopā vajadzēja arī kļūt par profesionāliem operatoriem. Jūs esat režisori. Mēs jau arī sanāk riktīgi agri jaunā vecumā, sanāk, man bija 16, Edim vispār bija 12 tad, un mēs jau tad sākām kaut ko filmēt un ņemties, un pēc tam arī vēlāk montēt tur štajā vienkārši parastajā movie makerī. Vecajā pavisam, kur varēja tikai sagraizīt, uzlikt tādu kroplīgu slow motion. Man ir kaut kāds, Vecais Edits. Tā, kā lai to video atrod. Bet vēlāk atkal par to filmēšanu runājot, vēlāk mēs tagad sapazināmies ar Kasparu Ozoliņu. Kaspars Ozoliņš kļuva par tādu, main tā kā editoru, varbūt ne main filmētāju, jo filmēja viņš mazāk. Bet tieši viņš editoja. Un viņš bija tas, kurš arī vienu brīdi arī centās. Šobrīd arī viņš ļoti daudz palīdz, bet vienā brīdī viņš tieši to New School freeskingu Latvijā arī izveidoja savu vlogu un caur to mēģināja popularizēt, un arī viņam izdevās. Bet tas bija tāds labs efforts no viņa, un tad viņš sev arī pirmais no man pazīstamiem cilvēkiem iegādājās pirmo GoPro. Viņš pasūtīja kaut kur internetā no ārzemēm. Pirmais GoPro. Tev ir? Jā. Un tad viņam bija pirmais GoPro. Video uzfilmēja ar viņu. Tad viņš filmēja arī kaut kādus editiņus tur uz kalnu. Tagad jau tik easy tas ir. Es nopirku jaunāko 16. iPhone Pro. Pirmās dienas uz kalnu uzreiz bija tik maģiski, tik labais. Jā, tas cinematika un vēl ir tas Pro logo, vai kā viņš tur saucās, ka tu filmē tā kā RAW versijā bez krāsas, tās sakruķītās, un pēc tam tev vieglāk ir apstrādēt pašam to krāsu, un man šķiet, ka vēl kaut ko viņš tur kvalitīvāk dara, lai tev būtu labāks skadrs beigās. Jā, jo man no dirtiem nav vispār bildes, kā viņi bija sākumā. Ļoti interesanti. Kā tu izdomāji pēkšņi pievērsties tai filmēšanai, ka tev jāiet ir mācīties par operatoru? Man bija kaut kāda drauga, kas apkārt fotografēja, bet viņas rodījumā bildēja tur tādas bildes, kas ir vienkārši tur klipsē un pārdot bildes. Es baigi ielkautrējos, lai sākt pats to darīt, jo tas no radinieka. Viņš man iedeva Canon 60D patčakot vienkārši. Es no kaut kādiem aizņēmos, kamēr vienkārši patestēju, jo es sapratu, ka ar filmēšanu labi nopelnīt. Jo tā kā, ja filmē ir budžets, tur rentiem miljoni, ja tiesa kaut tā maza daļa no tās filmas, tad dabū normāli. Tev bija tā motivācija pēkšņi, tā kā, jā, jo kaut kad tu saprati, ka var normāli piķīt arī nopelnīt. Jā, jo tā kā, ja es pietiekoši labs tur kļūšu, tad jau varēs arī naudu tur dabūt tajā visā, jo tās bija tās, ka jo es īsti nestrādāju vasarās tur līdz. Es vienkārši gāju mācīties, un tad dabiski vienkārši atradu darbu par to un visur man. Es gāju pie senča tur zāģis remontēt visu to, man īsti tas darbs vispār nepatikās, tā kā no līdz strādāt un darīt kaut ko. Un tad vienkārši ar filmēšanu bija nice variants, jo tas arī tieši man patīk filmēt rīčuks un tās lietas. Un tas ir tā kā win-win.
Uzreiz tā kā, un tas man bija dzīves lielākais challenge uzfilmēt filmu ekstrēmā sporta kaut kad līdz kaut kādiem, nezinu, līdz kamēr es uzfilmēju līdz 20, cik gadu, nezinu, no augstskolā, pēc augstskolas laikam. Tas sanāk kaut kādi 23 gados. Un es biju uzfilmējis jau savu ekstrēmā sporta filmu, tā kā tas arī bija tā kā man challenge, un tas bija variants, kā es varu tikt un darīt to vienkārši. Tā kā iet visu, filmēt, dedikētot laiku, visu darboties, tas bija tāds arī piedzīvojums seši pa odas filmu. Tas bija daudz gadi, tas bija daudz vakar. jā, tur vajag daudz ieguldīt cilvēku arī. Un katrs, ko ieliek iekšā tajā, tās rezultāts paliek tāds foršāks. Tā kā, ja tu vari ar savu klātbūtni uzlabot to rezultātu, tas jau man tā liekas ir super. Jā, tā tur kaut kā es izdomāju, ka vajag naudu pelnīt. Jo 18 gados, tā kā, kad bija vidusskola beigsies, domāju, kur varētu naudu dabūt. Nu, ko tu gribi darīt, lai naudu nopelnītu? Filmēšana bija labs variants, ko var darīt tādu, lai ofisā sēdēt nevar, no līdz darba es toši negribu strādāt. Bet šeit arī variants, ka varbūt daudz garas stundas jāstrādā. Jā, katrai profesijai, protams, ir savs mīnus, savs pluss. Bet, filmings, protams, nodarbojies ar šiem sporta veidiem ļoti bieži. Tas ietekmē, jo tas iet roku rokās. Tas, ka tev vajag nofilmēt, tu gribi nofilmēt, uztaisīt kaut kādu video, un kā tu brauc ar riteni, vai kā tu brauc ar slēpēm, vai skeito. Jā, tas mūsdienās ir tikai kā to var, tā kā bīdī dabūt atbalstītājus visu. Jo lielākai daļai visiem, kas ar to sāk nopietnāk nodarboties, ir tas mazais sapnīts vai lielais sapnīts, kad tu kļūsi par to pro-raideru. Lai tu kļūtu par pro-raideru, tev jārāda, kā tu brauc. Un tad tas ir veids, kā tu vari nokļūt tur, kur tu vēlies to filmēšanu. Bet tagad tu ne tikai vari kļūt par pro-skateru, tu arī vari vienkārši jebko darīt un kļūt par pro-content veidotāju. Jā, tu to dari. Satura veidotāju, Tagad mūsdienās pat tev vairs nav jādara labi, tas tā arī. Tu varētu. Jā. Bet pārsvarā, ja tu to dari daudz, jau tāpat rezultāts būs. Jā. Tā edita filmēšanas. Jā, edita filmē tas ir tāds. Man būs iespējams jauns projektīši. Man vajadzēs man šalīts uzjautāju filmēt. Riek Zilajās kalnās uzfilmēs editu, viņš tur domā cable cam un vēl. Jā, es Ričuku un... To Ričuku? Es Ričuku, viņš filmē, tā kā viņš tur sauc. Zilajās kalnos, kas ir tur, kur tas Ogrē. Tur man būs video pārts jāfilmē laikam. Jā, es tāds, kas tur sanāks, bet Džeki, studenti. Bet tu esi tajās Zilajās kalnos pavizinājies? Iepriekš. Jā, bet tagad es biju kaut kad tuvākajā laikā. Rudenī es biju. Rudenī, bet tur viss ir jauns attaisīt, tur jau viss attīstās, viss būvējās, smuk, tur tiek uzkopcīts. Kas tur būvē? Vietēja. Nezinu viņus? Es tā no galvas nezināšu visu to. Tur viņi dzīvo Ogrējā un braukājas ritiņiem? Jā, un tā tur vairāk un viss tur. Labi, tas nav šīs dienas topiks. Laikam, rakšanas. To man vajadzētu, nezinu, tur vajadzētu citu podkāstu ar maskām priekšā, sejām, banķētā videos rādīja, kur rokās. Tur nedrīkst tā kā atklāt, tos, kas roka. Vai tur nav sarunāts? Nē, tur drīkst. Tur ir tā zonas, kāpēc. Tur ir sarunāts. Tur ir sarunāts, jā. Nē, tur ir. Mēs jau arī bijām iecerējuši. Vēl neesam pavisam atmetuši šo ieceri, bet tajā Gaiziņkalnā arī tā kā Dāmu paradīzē izveidot elementus, kuri varētu ziemā apsnikt, un tev vienkārši jau ir labāks, foršāks reljefs, lai tu vari freeridā braukāties, kad uzsnieg. Jo tur bieži vien tur sasnieg labs biezs sniegs, un tur baigi forši braukāties. Un ja tur varētu uztaisīt kaut kur kādu koku konstrukciju, kur tu vienkārši pa baļķīti tu vari nobraukt vai pa tām trepītēm nodrupot, nolikt, vai uztaisīt kaut kādu pumpu, un tad tur apaudzēt ar zāli vienkārši, Un jā, tāds... backcountry tēma mēs varam pacelt. Kas notiek Latvijā? Backcountry skiing un snowboard. Jā, vai Latvijā ir iespējams backcountry skiing un snowboards? Skatieties nākošajā epizodē. Nē, mēs ātri varam pastāstīt. Jā, backcountries Latvijā, pagājušā gada ziema. Pagājušā gada ziema nebija tik... šī sezonas ziema galīgi nost. Pagājušā sezonas ziema
Rekur links būs ar video no kaut kāda dāma tā paradīzes. ziema arī bija tāda, bet vēl iepriekš tās 2 ziemas, tās bija diezgan labas ziemas. Un, pateicoties Covidam, mēs atklājām priekš sevis Gaiziņkalna dāma paradīzes tieši to freeride zonas daļu, kur mēs braucām brīvdienās un arī darbdienās. Tā kā bija Covids, vienkārši izveidojām tur savu kempu nometnīti, kāpelējām augšā, turpat pakaļ vienkārši sabūvējām kaut kādus 9 tramplīnus, jo rītīgi bija labs sniegs, viņš turējās, un mēs tikai katru reizi atbraucam, pēc 3-4 dienām atkal jaunu tramplīnu uzbūvējam, atkal jaunu tramplīnu, tā sabūvējās tur 9 tramplīni, bija super jautri braukāties, varēja rītīgi trikus visādus mācīties un arī taisīt pudrī, viss, kas nebija backflips, iemācījušies, uztaisīja backflips. Super laba arī atmosfēra tāda. Un tad vēl ir par šīm labajām ziemām, kad ir bijis sniegs, tāds viens no spotiem, kur iesaka jebkuram freeride entuziastam latviešu aizbraukt, izmēģināt, kad ir labi sasniegts sniegs, ir Ziediņu trase, kas ir blakus pilsētas trasē Siguldā. Tur arī schēma ir tāda, var atklāt, nav nekāds liels noslēpums. Sarunā čomiņi, kas tev vadā ar mašīnu, brauc pa to freeride lejā, kāds tev lejā visu laiku mašīnu sagaida, tu iekāp mašīnā, uzved augšā. Un tā tu vari braukt tagad, piemēram, arī Kaķīšu kalns vairs nestrādā kā parasts kalns. Klaukās arī tagad ir iztīrīts, izāģēts. Klaukās ir iztīrīts, jā? Izāģēts, jā, viss ir krūmos. Es gribu aizbraukt. Tas ir arī viens tāds... Sagadīt, tur ir tāda vieta arī, jā, Klaukās, kas bija kādreiz vecā slēpošanas trāsa. Tur sanāk ir... Kordē, jā, Siguldā ir vairāk šītās 4 nogāzes, un par katru nogāzi tu 2-3 reizes nobrauc, ir super jautri. Mēs arī izmēģinājām nakts edition, nakts slēpošanu ar lampiņām. Ir vēl jautrāk, jo tu neredzi. Tā kā, Latvijā, protams, tu brauc un tu jau redzi, kur kalns beidzās. Tā kā, tas ir boring part. Bet, kad tu uzliec lampiņu, tu neredzi ar to lampiņu tik tālu, tos 200-300 metrus, ka tu redzi kalnu leju, bet tu redzi tur sev pietiekoši daudz 20 metrus priekšā, lai tu vari braukt. Tev ir papildus tāds apgrūtinājums, ir super jautri. Un tev vajag kādu, kas visu laiku vizina augšā. Tad mēs bijām arī 1 gadu, 3 sezonas atpakaļ Alūksnē Ķauķī, un tur arī bija tas otrs kalns, pēkšņi izkrita no galvas, kā viņi sauc. Tur arī ir labs tāds freeride spots, bet viņš ir privātais kalns, tur ir jāpazīst tas īpašnieks. Mums ir izdevās arī atrast kontaktus un sazināties, mums ļāva tur pievienoties, un tur ir parastais troses, vecais pacēlājs ar to āķi. Un tad tur mēs arī uzrakām tur tramplīnu, kikerīti, un vienkārši tur bija ļoti kāds lēzens sākums, tāds stāvmiņš apmēram, gandrīz 100 metriem, tāds ar 4 tādiem labiem griezieniem lielā ātrumā, un diezgan interesants. Iespēja arī pavizināties. Jā, privātais kalns. Un viņiem tur ir lauku māja, tā kā blakus tam kalnam. Vispār super nice spotā. Tā kā Latvijā vienkārši ir līdzīgi, varbūt tā kā ar sērfošanu, ir pareizie apstākļi. Sērfot gan var biežāk Latvijā nekā braukt pa freeride. Freeride varbūt ir tā iespēja braukt kaut kādas pāris reizes, varbūt, ja paveicās gadā, vai arī ne pat 1 reizi gadā, kā piemēram šo ziemu. Bet, labi, kaut kādu mazo, tur 20 cm arī šogad varēja. Bet tas neskaitās. Lai jūs varētu braukt pa freeride, vajag tā, ka ir sasnieguši vismaz 20 cm, kas ir nedaudz nosēdušies, varbūt piesaluši ar mazo atpusnīti un tad uzreiz piesaluši. Un tad uzsniegt tad vēl pa virsu tie 20-30 cm. Tad jau ir vismaz kaut kas jau var tā kā vizināties. Jo tad zeme neiet uzreiz cauri, visi tie krūmiņi ir noliekušies, apsneguši. Jā, jau nopļauts krūms paliek šī tik augsts un tad rēķina sniegs un vēl sniegs. Jā. Tāpēc ir vajadzīgs tā kā kārtīgs sniegs, lai tas varētu, to freeridiņu Latvijā varētu izbaudīt. Jā. Bet ir sanācis, un tas ir tikpat jautri, kā tas ir kalnos. Vienkārši īsāks laiks, tu tā kā papriecājies un beidzās. Bet uzbrauc augšā, tu atkal noķer to sajūtu vienkārši uz daudz īsāku laiku. Kalnos ir tā, ka tu iebrauc freeridā, tu tur brauc vienā brīdī, tu esi tik ļoti nogurs, bet tev ir tik forši, bet tev ir jāstājās, lai atpūstos. Un Latvijā, diemžēl, neko tādu nevar tā kā noķert. Tādi pieredzējušos slēpotāji, snowboardisti. Bet ir iespēja to izbaudīt. Arī varbūt kādreiz kādā citā podkāstā var pastāstīt par arī ideju, kas ir, varētu uzorganizēt sacensības freeridā. Bet to tad, kad mēs būsim jau nolēmuši viņus organizēt droši vien. Tās ir tā kā iespējami liela plāna. Tālāk. Forši mēs esam parunājuši. Protams, ja tev patīk šīs kontents, laiko, abonē, raksta komentārus, kāds jautājums vēl vajadzētu uzdot vispār.
Varbūt ir kaut kādas tēmas, varbūt pats piesakies, ka tev gribētu atbraukt uz šitādu podkāstu. Gaidu visus ciemos, ja pie maniem atbrauc, arī esmu priecīgs. Tās varētu būt forši. Un, jā, liels paldies Eināram par sarunu. Mūsu pirmais podkāsts, nezinu, kā mums ir sanācis vēl, bet skatīsimies. Cerams, ka būs inčīgi. Cerams, varēs kaut ko sagrēzīt un salikt kopā. Jā, un jāsās, kur mēs nākošais varētu viesis būt kāds no velo scēnas. Skatīšos, kurš vēl tas būs izdomājuši, bet tālāk ir domā šādas podkāstus taisīt. Satiekos ar braucējiem, organizatoriem, vienalga parunājam par aktuālo, kādas sacensības bijušas, kādas būs, tāds informatīvs materiāls. Gribētos tādu, varbūt to īsākumu daļu pasākumiem, vajag tādu īsu un informatīvu. Rakstiet komentāros, ko jūs gribētu no šī visa varbūt. Ko vairāk, ko mazāk. Parunājam arī par citām tēmām. Tālāk kaut kā. Jā, forši vienkārši parunāties. Un, man liekas, ir jārunā, jāstāsta to, kas notiek. Jā. Kas notiek, lai cilvēki zina, jo bieži no tā arī ir atkarīgs, vai iesaistās vai neiesaistās. Jo liekas, ka tur jau nav nekā interesanta, nekas interesants nenotiek. Bet paši cilvēki nav gatavi tur iet un braukāt bieži uz kalnu. Viņi vienreiz aizbrauc, bet ja ir kaut kāds īpašs pasākums, tad parasti atbrauc vēlreiz. Jā, jo tā kā iet kustēties, darīt ir foršāk nekā sēdēt mājās pie televizora un neko nedarīt. Tālāk. Tā kā tā. Tiekamies nākamajā epizodē. Nākamajā epizodē stāstīsim par sasniegumiem, sacensību, par ko mēs neparunājam šajā epizodē. Varbūt tas arī. Un varbūt arī vēlreiz pastāstīsim par jau kaut kādu konkrēto sacensību kalendāru. Jā. Pirms sezonas tuvāk, kad rudenī, droši vien varētu satikties rudenī un pastāstīt vairāk par to, kas notiks. Jā, tāds aktuāls Vinterā un arī pārējās sacensībās un parkos. Varbūt būs kaut kāds jauns plāniņš ar kādu parku, ar kādu kalnu. Būs kaut kāds skicis par kalnu, lai visu vēl vairāk iedvesmotu. Jā, varbūt vajadzētu toši tādu podkāstu mazā atbrauc uz kafiju pie manis un vienkārši pastāst kaut kādu up-to-date. Kā jebkurā sportā tu var atbraukt. Tā kā tev ir info, ko vajag pastāstīt, ka tu zini, ka tev sāp sirds. Un tev vajag izstāstīt to, ka neviens nezina, ka tās sacensības tur notiekās un viss tāds. Varbūt zini, kā tev ir iedvesmojuši tās atbrauc ciemos, pastāstīs, uzfilmēs. Un skatīsimies, dalāmies ar informāciju un visu. Labais, ne īstenībā. Jā. Super. Jā, bet miers tiekās. Ir jau labi. Labs garums būs labs. Cerams, ka tu nostīsies līdz beigām šito.